Zaļā gaisma, trešā liecība zaļā gaisma. O, kā dzīvot tad, ja ir neticīgie apkārt, jeb, kādā virzienā iet zaļā gaisma, jā, zaļā gaisma, teiksim, virziens ir, jā, ir virziens, bet ir jāgaida zaļā gaisma, kad svētais gars sūta. Un trešā liecība ir par zaļo gaismu. Dzīvoju vietā, kur līdz veikalam ir 1,5 kilometrs. Un svētais gars, pamostoties no rīta, liek sirdī, kad tu dosies uz veikalu. Saka, labi, iešu. Pieceļos, nomazgājos, apģērbos, pēdu brokastis un sāk tā kā gatavoties. Dievs saka, nē, es tev teicu, ka tu dosies, bet ne tagad. Es saprotu, ka Dievs virzienu parādīja, bet ne uzreiz. Slavu Jēzum. Un tas gaidīšanas periods ir bijis, kad pašā vakarā jau. Ir bijis, kad ar pēdējās stundas strādnieki. Viena no pēdējām liecībām. Labi, lai ir, kā svētais gars mudina. Kāpu uz velospēdu un brauc. Skatos, uz pulksteni, ja paspēšu, tad būs. Tā kā kāpju arī, ceļš nelīdzens, mazliet tā, slidens. Bet kaut kā vienkārši pārliecība, ka jābrauc, ka jābūt tur. Un, ja Dievs vajadz, viņš zina, kāpēc. Un piebrauc pie veikala, vēl viens cilvēks nāk arī. Bet degu, veikalu 1 minūte ātrāk aizslēdz iet. 1 minūte ātrāk, jā. Varēja paspēt pa minūti ieiet, bet slēdz iet un žalūzijas taisas iet. Minūte pirms laika. Ja varētu it kā dusmoties, jā, bet skatos pēc manis nāk vēl viens cilvēks. Un es redzu, kad, elku pielūdzējs, jā, elki ir plaukti ar elkiem veikalā, jā, viņi pie elkiem velk. Un viņš netiek, jā, es redzu, kā viņš tiek pasargāts, jā, varētu teikt, kāpēc veikala darbinieki pārkāp, jā, 1 minūte ātrāk, bet es redzu tā kunga eņģelis, kā sargā šo cilvēku. Viņš netiek pie tās dziras, kura varēja viņu novest ellē. Ja viņš būtu nopircis alkoholu un tajā naktī nomirs, viņš būtu nonācis ellē. Vismaz Dievvārds saka, jā, dzērāji nemantos debesu valstību. Kā svētais gars sargā cilvēkus, jā. Tur jābūt nejēgam, jā. Nejēg izskart savu garu saturu citu priekšā. Nitie pļurunduntu piezvempjās un tad pļerevinta, pļurina. Vienalga, kaut kādu pļēguro, jā. Svaidījums māca visas lietas, nevis pļēguru, jā. Aleluja, slāva Jēzum, amen.